Champions Cup turnīrā uzvara Iksu, Rubene Trillerī pieveic Ķekavu, Burgdorfas Wizards turpinās neveiksmju sērija. Esiet sveicināti, florbola draugi! Jūs klausāties Floorball News W trešo podcastu un tuvāko minūšu laikā mēs atskatīsimies uz nedēļas notikumiem sieviešu florbolā, Latvijā un pasaulē. Pagājušajā nedēļā Zviedrijas pilsētā Umeā noslēdzās Champions Cup 2012 turnīrs. Kārotā pusfināla vietā, diemžēl, RSU sanāca pamatīgs fiasko. Rīdzinieces piedzīvoja smagas sagrāves pret Zviedrijas Iksu un Čehijas Herbadentu, abās spēlēs zaudējot ar 1-11. Interesanti, ka studentes daudz labāk izskatījās pret Zviedrijas čempioniem nekā pret Herbadentu. Zviedrietēm nācās pamatīgi piepūlēties, lai uzlaustu mūsu komandas aizsardzību, savukārt čehietes veidoja ātras saspēles un kombinācijas, ar kurām Herbadent burtiski sarāva gabalos RSU aizsardzību un šādā veidā guva praktiski visus vārtus. Līdz ar to var secināt, ka Čehija IFF rangā 4. vietā neko nenozīmē. Komanda ir un var cīnīties līdzvērtīgi gan ar Zviedrijas, gan Somijas, gan Šveices komandām. Tiesa izslēgšanas spēlēs Herbadent zaudēja Somijas Classic ar 0-3. Par Champions Cup čempioniem kļuva Iksu, kas 2000 skatītāju priekšā pārspēja Classic ar 10-5. Svētdien Latvijas čempionāts sieviešu virslīgā Rubene viesos ar 7-5 pieveica florbola klubu Ķekava. Pirmajā trešdaļā kocēnietēm bija neliels teritoriālais pārsvars, taču rezultātu 11. minūtē atklāja ķekaviešu līdere Dina Štāli. 3 minūtes vēlāk Liene Adamane ar metienu no pretējās laukuma puses pārsteidz Ķekavas vārdsardzi Zanu Veidenbaumu, panākot izlīdzinājumu 1-1. Otrā perioda vidū Madara Rudzīte ar nērto lāpstiņas prusi trieca bumbiņu vārtos, izvirzot vadībā Rubeni. Tomēr īsi pirms pārtraukuma ķekavietes atbildēja ar 2 precīziem metieniem. Mačs pēdējās 20 minūtes sākās ar vieglu un precīzu metienu Edītas Bankavas izpildījumā, taču nedaudz vēlāk Elīna Drēziņš šķietami trāpīja pa vārtu stabiņu, taču tiesneši fiksēja vārtu gulmu. Neskatoties uz to, brīdī, kad rezultāts bija 5-4 florbola klubu Ķekava labā, kocēnietes guva 3 vārtus, visā spēlēs vinot uzvaru ar 7-5. Madara Rudzīte pēc spēles bija ļoti priecīga par panākumu. Viņa atzina, ka komanda spēja saņemties mača beigu daļā. Pirmās 2 trešdaļas kocēnietes kontrolēja bumbiņu un mača gaitu, tomēr neveicās ar vārtu gūšanu un momentu realizāciju, taču 3. periods aizgāja pavisam savādāk. Komanda spēja izmantot savas vārtu gūšanas iespējas un, kā sacīja Madara, tad visi vārti bija ļoti skaisti. Piebildīšu, ka video apskatu no sieviešu virslīgas spēles starp florbola klubu Ķekavu un Rubeni jūs varat noskatīties mūsu YouTube kanālā youtube.com/floorballnewsw. Sestdien Dianas Isjominas pārstāvētā Burgdorfas Wizards pie sevis uzņēma FB Raiders DBR. Isjomina izcēlās ar 2 gūtiem vārtiem, taču viņas pārstāvētā komanda piedzīvoja zaudējumu ar 5-9. Šis jau bija 4. zaudējums komandai pēc kārtas. Jau pirmajā minūtē Burgdorfietes zaudēja vārtus, savukārt pēc ilgāka laika viesu komanda panāca jau 0-3, taču pusperiods beidzās ar rezultātu 2-3 uz tablo. Otrajā periodā aizgāja spēle daudz labāk un Burgdorfas Wizards panāca izlīdzinājumu 4-4, taču, diemžēl, 3. periods izvērtās pagalam neveiksmīgs. FB Raiders DBR florbolistis guva 5 vārtus, savukārt nedaudz pārsvaru mača pēdējā minūtē pabojāja Diana Isjomina, panākot gala iznākumu, kurš, diemžēl, bija negatīvs 5-9. Nākamā spēle Burgdorfas Wizards komandai paredzēta šo sestdienu 20:00 izbraukumā pret pērnās sezonas čempioniem Pirāņa Kūlu.
Pagājušajās brīvdienās savu pirmo spēli Zviedrijas 2. divīzijā aizvadīja mūsu leģionāre Kristīne Brante, kur izcēlās ar vārtiem un rezultatīvu piespēli, palīdzot Endre IF Ungdom A komandai ar 17-2 sagraut Valstena IF. Gandrīz visas spēles garumā iniciatīva piederēja laukuma saimniecēm, bet pirmās trešdaļas rezultāts bija 6-0, pēc otrās bija jau 10-1, savukārt gala iznākumā Endre IF farmklubs svinēja uzvaru ar 17-2. Nākamo spēli Kristīnas Brantes pārstāvētā komanda aizvadīs 21. oktobrī pret Endre IF Ungdom A, kuras sastāvā šo sezonu spēlēs Anita Šeina. Jāpiezīmē, ka Anitei pirmā spēle paredzēta šo svētdienu izbraukumā pret Hemse BK. Kamēr Anita Šeina un Kristīna Brante gatavojas savām nākamajām spēlēm, Zviedrijas 2. divīzijā turpina plosīties Zane Klābere, kura pagājušajā mačā guva 2 vārtus, taču viņas pārstāvētā Krafstadens IBK Oskaršām sīvā cīņā atzina Ingolstadt Vaksjo 0-8 pārākumu ar 4-5. Latvietas komandai spēle iesākās veiksmīgi, taču līdz pārtraukumam laukuma saimnieces atbildēja ar 2 precīziem metieniem, panākot 1-2. Pēc otrā perioda arī rezultāts bija negatīvs 3-4. Trešajā periodā abas komandas guva pa 1 vārtiem un gala rezultātā zaudējums. Nākamo spēli Krafstadens aizvedīs sestdien 15:00 savā laukumā uzņemot Hofs Lats IK. Tagad pavisam svaiga ziņa, kas pirms dažām stundām nonāca mūsu rīcībā. Šodien kļuva zināms, ka šo sestdienu 16:00 ar spēli starp Florbola klubu Ādaži un Krustpils sāksies Latvijas čempionāts 1. līgā sievietēm. Oficiāli kalendārs vēl gan nav publiskots, taču, kā sacīja Latvijas Florbola savienības sacensību komitejas vadītājs Pēters Podžjunas, pirmās līgas kalendārs parādīsies Latvijas Florbola savienības mājaslapā jau tuvākajā laikā. Tas arī viss, ko vēlējāmies pastāstīt. Vēl tikai atlicis ielūkoties šīs nedēļas notikumos. Šo trešdienu Slovākijas pilsētā Košicē sāksies Euroflorbola Cup 2012. Pirmo spēli Rubens Florbolistis aizvadīs 18:00 pēc Latvijas laika pret Slovākijas SK98 Prūske. Turpināsies sieviešu virslīgas čempionāts sestdien. RSU pie sevis uzņems Ķekavas Buldogus. Kā jau minējām, sāksies sieviešu 1. līga. Dianai Sjominai un viņas pārstāvētajai Burgdorfas Wizards stāv priekšā nopietnas pārbaudījums pret Piraņa Kur. Krafstadens IBK Oskaršām mērosies spēkiem ar Hofslāts, savukārt svētdien Anitei Šeinai un viņas pārstāvētajai Endre IF Ungdom Oldīs paredzēta pirmā spēle Zviedrijas 2. divīzijā pret Hemse BK. Paldies, ka klausījāties, lai jums veiksmīga šī nedēļa! Visu labu!